Esam Ventspilī, pie reizes arī varētu teikt Ventspils novada administratīvajā centrā, un prieks tev satikt jau pāris mēnešus pēc vēlēšanām, kad esi sācis darbu novada domas priekšsēdētāja amatā. Kā veicas? Protams, tikko ir iesācies jaunais skolas cēliens, un ir pietiekami daudz izaicinājumu, lai tas noritētu veiksmīgi. Tas viss, manuprāt, izdevies ļoti labi. Turpinās darbs un jau iestrādes pie nākošā gada budžeta. Tur ir vēl daudz neskaidrības, taču, manuprāt, mēs esam uz pareizā ceļa, skatāmies, kur varam ekonomēt, un gaidām ziņas no Finanšu ministrijas par to, kā un kas mainīsies un kāds būs nākošā gada uzsvaru punkti pašvaldību budžetos. Aktīvs darbs šī mirklī notiek arī pie investīcijām. Mēs skatāmies, kur un kā nākotnē, kuras projekts virzīt, skaitā uz Eiropas fondiem dažādākiem. Kā mēs redzam pašvaldības tajos. Šī mirklī esam aktīvi iesaistījušies diskusijā ar iedzīvotājiem par viņiem aktuāliem jautājumiem. Rosinām sanāksmes pagastos, un viņus uzsāksim 30. septembrī. Dzirdēju labas atsauksmes, esot Ventspils novadā, jau pirms satikāmies, ka Ugāles vidusskolā ir 10. klase kuplā skaitā. Tā ir? Jā, šogad tiešām priecē tas, ka Ugāles vidusskolā 10. klase tiešām diezgan kuplā skaitā nokomplektējusies un uzsākus mācību procesu, kas, manuprāt, ir tikai un vienīgi pozitīva ziņa visai Ugāles vidusskolai, ka šai skolai ir vilkme, ir jāatrod pareizie instrumenti, kādā veidā mēs šo vilkmi varam palielināt un iet jauniešiem interesējošā veidā, pasniedzot to izglītības sistēmas vērienā. Manuprāt, arī uzņēmēju atsauksmes par to, ka tu aktīvi esi iesaistījies tādā, varētu teikt, uzņēmējdarbības vidas uzlabošanā, lai viņiem nodrošinātu atbilstošu infrastruktūru un sadarbību un mazinātu administratīvos šķēršļus, ietu faktiski palīgā uzņēmējiem dažādu viņu vajadzību īstenošanā. Manuprāt, tas arī ir tāds jauns virziens Ventspils novada pašvaldībai, ko tu veiksmīgi esi uzsācis. Un es gribētu tev novēlēt, lai tas nepaliek tikai startā, bet noteikti arī turpmāk. Un Saeimas komisijās noteikti esam gatavi uzklausīt priekšlikumus, kā mazināt šķēršļus un noņemt visas rūpes no uzņēmēju pleciem, kas saistās ar birokrātiju. Šajā virzienā plānoju vēl projām aktīvi turpināt tās lietas dalīt, palīdzēt šiem uzņēmējiem, kas vēlās attīstīties. Tās lietas, ko noteikti nevarēsim risināt lokāli novada vērienā, tās noteikti nesīsim uz Saeimas un mēģināsim kopā ar kolēģiem risināt ar jūsu atbalstu, mazinot ne tikai birokrātiju, bet arī veicinot valsts atbilstamību un uzņēmējdarbības attīstību Latvijā. Esi veiksmīgi uzsācis darba cēlienu, novēlu izdošanos un noteikti satiksimies pēc neilga laika jau gatavojoties Saeimas vēlēšanām. Tieši tā, paldies tev!